150 kg skots pirmais mēģinājums. Nu nebūs nekādi pjāri šodien, bet es jums parādīšu savu kāju treniņu. Un pirmais vingrinājums mums ir skvati. Lielisks spēka bāzes vingrinājums, un es ieteiktu katrā treniņā darīt skvatus, jo tas ir vislabākais vingrinājums kājām, un tam arī ir visādas variācijas, tāpēc vienmēr var pamainīt. Tālāk mums ir leg extensioni, un šos ir ideāli darīt pēc skvatiem, lai vienkārši sadedzinātu savus kvadricepsa muskuļus. Iesaku repa augšā, noturēt pozīciju 2 līdz 3 sekundes, lai būtu lielāks efekts. Daudz arī aizmirst par hamstringa muskuļiem, tāpēc taisīsim leg curls un uztrenēsim to kājas aizmugurējo daļu. Atceries, ar sliktiem hamstringiem tev nevar būt ne spēcīgs starts, ne ātrs finišs. Spēcīgi ikri ir svarīgi gan skriešanā, gan ikdienas dzīvē, un cilvēki bieži netrenē ikrus vai trenē tos pa maz. Tāpēc nākamais vingrinājums ir seated calf raises. Pēc treniņa iztaipam kājas, un tas arī viss. Perfektais kāju treniņš.